es esmu Lanītas pārstāvis, bet Lanīta ir tā, kas apvieno visus profesionāļus, kas darbojās nekustamā īpašuma jomā, visus starpnieks. Būtībā mēs esam lielākā organizācija. Mums šogad ir 30 gadu jubileja, tā kā varat visi Lanītu apsveikt. Bet, ko mēs vēl esam sākuši ļoti aktīvi darboties kopā ar attīstības departamentu, ar Rīgas būvvaldi tieši šajos jautājumos, kas saistās ar Rīgas centra atdzīvināšanu. Jo, kā jau, domāju, daudzi pamanījuši vai tā domā, ka Rīgas centrs ir miris pilnībā un galīgi, un neviens nesaprot, kā viņu vispār var atdzīvināt. Jā. Uz to pusi. Ok. Tāda neliela informācija par Lanītu, kā jau es minēju. Bet ķersimies, vērsim pie ragiem, tad mūsu šīs dienas tās topiks, kā Nēls Forša mūs nosauc, man nebija argumentācijas to nosaukumu, ko vēlēs mainīt, tas ir kā no biroja par dzīvokli brīnumainās pārvērtības. Tāpēc, kāpēc biroji kļūst par vispār dzīvokļiem? Es domāju, ka daudziem vēl prātā pavisam nesenie notikumi gan politiskā arēnā, gan saistībā ar pandēmiju. Ja politiski, kas skaitās tāda mūsu miermīlīgā kaimiņa agresivitātes izpausmes pie citiem kaimiņiem, tad tas mūs ietekmē ekonomiski. Tad pandēmija, es domāju, visnotaļ mūs ietekmē tīri ar to, ka cilvēki bija spiesti mainīt savu dzīves stilu. Un rezultātā, kur mēs nonācām pie tā, ka daudz biroji tika būtībā atbrīvojās. Ja, daudzi saprata cilvēki, ka viņi var vispār izrādās strādāt no mājām, ka viņiem pēc biroja nav jāiet, viņiem nav vajadzīgas tās visas potenciāli iepriekš stāstītās pozitīvās lietas, ko mēs birojā gūstam. Un rezultātā ļoti liels apjoms telpu atbrīvojas, un jau vēl līdz šim brīdim telpas nespēja piesaistīt sev potenciālus nomniekus. Un kā rezultātā, protams, cilvēki meklē risinājumus, kur gūt kaut kādus ienākumus, un mēs nonākam pie tāda jautājuma, ka iespējams, ka dzīvokļu tirgus vai īrējamie dzīvokļi ir potenciāls ienesīgums. Otra lieta skaidrs, ka centrā vienmēr ir bijis pieprasījums pēc dzīvojamām telpām. Ļoti aktīvs tirgus vienmēr savā ziņā ir bijis. Tie ir pieprasītākie īres dzīvokļi. Šeit cilvēki iegādājas īpašums, lai veicinātu savus pasīvos ienākumus. Un tas bijis vienmēr, ka šobrīd forši, ka kaut kādā ziņā tas tirgus sargulējies un viņš ir nosacīti pieejamāks. Vai attiecīgi mēs runāsim par to, ka dzīvokļi vai nekustamais īpašums mikrorajonos ir mazāk pieejams palicis kā līdz šim. Rīgas centra attīstība. Tagad tieši mūsu, kā Lanītas organizācijas priekšlikumu, ko mēs patiesībā izstrādājām jau kopā, darbojoties tādīs minētajās darba grupās ar pilsētas būvvaldi un attīstības departamenti, tad jūs to varat apskatīt sekojoši, ja tas ir vēsturisko ēku atdzīvināšana. Attiecīgi Rīgas ir iespēja beidzot ar to, ka ja kādreiz bija biroji, kur šobrīd ir tukšs ēkas, viņi savā ziņā bijušas nepievilcīgas tam līdzīgi, bet šobrīd, ja mēs iedošot jaunu dzīves dvēsmu vai elpu, viņos izveidojot par dzīvokļu ēkām, tad mēs šo centru spējam atdzīvināt ar to, ka tur iemetinās jau pastāvīgie iedzīvotāji vai īrnieki. Valstī piedarošo ēku samazināšana, attiecīgi arī tas pats Covid-19 ir radījis savas izmaiņas, kas saprot valsts un pašvaldības struktūrās arī. Tad cilvēki strādā diezgan interesantu to darba laiku, 3 dienas ir ofisā vai darbā uz vietas, bet 2 dienas minimums, kas saprot, tas šobrīd ir tā standartiņš strādāt attālināt. Līdz ar to valstī vairs nav nepieciešami pēc īpašumies, kuros sēdēt, viņi var būtībā visas iestādes apvienot kaut kādā vienu vietu un nodot valstī vai pašvaldībai piedarošos īpašumus jau privātajiem uzņēmējiem. Kā jau minēju iepriekš, arī attiecīgi mērķis revitalizēt šo pilsētas centru. Tas nozīmē, ka mēs dabūnam šeit cilvēkus, kas dzīvo, izklaidējas un attiecīgi veidot to dzīves vidi daudz patīkamāko. Priekšlikums arī kaut kādā ziņā
attiecībā uz pirmā stāva tukšajām telpām, ka uz laiku tur varētu būt risinājums viņus izveidot par dzīvojumu telpu, bet tas, protams, nav tik vienkārši. Tas būs daudz sarežģītāks jautājums, jo pirmais stāvs varētu būt, ka reizēm neatbilst tam prasībām, kas vajadzīgs komfortablai dzīvei. Nākamais priekšlikums vecrīgas studentiem. Te varētu, protams, būt divējādas sajūtas, bet studenti visos laikos ir vienmēr bijuši tie aktīvākie dzīvības uzturētāji. Jā, viņiem varbūt nav naudas, bet kaut kādā ziņā viņi piesaista to naudu. Nezinu, līdz šim, kā tas ir izdevies, bet tā tas notiek. Kā arī, protams, kas noteikti aktivizētu vai iekšķināt to dzīvību Rīgas centrā, tas ir īres dzīvokļu atbalsta programma. Šis jau politisks jautājums, protams, un pašvaldības līmenī gan, bet te noteikti vajadzīgs kaut kāds finansējums, kas šobrīd iespējams, ka nav nemaz tik ļoti pieejams. Tā ieguma no izaicinājuma, ko tas nozīmē pilsētai un sabiedrībai. Tad pilsētas centrs vai pilsēta iegūs lielāku iedzīvotāju skaitu, un kas noteikti pa soļiem uz priekšu attīstīs arī uzņēmējdarbību un būs uzņēmējiem interesanti šeit atrasties. Minēja arī pašā sākumā tas dzīvojums fonds. Šobrīd, pateicoties iepriekšējiem, ko es minēju attiecībā par ekonomisko situāciju, par to, ka šobrīd ir ļoti pieaugušas būvniecības izmaksas, ir ļoti izdevīgi attīstītājiem veidot dzīvojamo fondu tieši vecajās mājās, kas lielākoties tomēr ir Rīgas centrā. Un šo dienu cenu ziņā dzīvojamais fonds Rīgas centrā ir ļoti pielīdzināms cenu ziņā dzīvojamam fondam ārpus centra. Un tagad, ja cilvēkam jāizvēlās īpašumu Rīgas centrā vai kādā no guļamrajoniem, viņam ir lieliski iespēja izvēlēties tur, kur ilgtermiņā šim dzīvoklim būs vērtība, un viņš vienmēr varēs daudz vieglāk viņu izīrēt un gūt kaut kāds pasīvos ienākumus. Protams, viss tas nāk ar izaicinājumiem, ne visi biroji piemērot pārvērtībām, un biroju pārveidošana pēc dzīvojumu telpu var būt dārga un tehniski sarežģīta, arī birokrātiski sarežģīts jautājums šis varētu būt. Tad pārvērtība process, kā birojas pārtop par dzīvokli. Vienmēr ir izaicinājumi, protams, primārais arhitektūras un dizaina izaicinājumi, kā to var pielāgot, bet mēs ļoti labi esam redzējuši jau iepriekšējās pieredzes attiecīgi par rūpnīcu pārveidošanu, par dzīvojumiem fondiem, kāpēc gan nevarētu biroju ēku arī pārveidot par dzīvojumu fondu. Es domāju, tas ir izcinājums, bet, protams, tas ir arī izaicinājums. Normatīvie jautājumi, kā jau zinām visi, ir ēkas, kas paredzētas birojiem, ir ēkas, kas paredzētas dzīvojumam fondam, un viņiem te nosacījumi atšķirās. Jautājums, vai tos normatīvos jautājumus var grozīt. Un tehnoloģija joma, tas mūsdienu tehnoloģija ieviešana, piemēram, viedās mājas risinājumu un energoefektivitātes uzlabojumi, kas šobrīd noklusējumā jau ir prasība, lai dzīvojumam telpas atbilst kaut kādai konkrētai energoefektivitātei. Te es piedāvāšu divus tādus reālus piemērus, kad kāda biroja ēkas vai komerces platības tiek pārtapināts par dzīvokļiem. Šeit, es domāju, daudzi manīs šo projektu, tas ir Brīvības ielas pie Vēfa, tas ir Rīgas Gatves lofti. Šī ēka bijusi pirms tam Melkoru centram blakus kā biroja ēka. Un šeit ir ļoti mazi kompakti dzīvokļi, ko diezgan veiksmīgi ir atraduši risinājumu, kā izvietot viņu pa dzīvojumu tā. Protams, varbūt vieta nav ideālākā priekš ilgtermiņa dzīvošanai, bet ja mēs skatāmies par to prasību, kādas ir tendences varbūt uz šodienu, ko mēs meklējam, ko mēs vēlamies, mēs bieži vien vēlamies palikt tikai uz nakti, būtībā uz nakti dzīvoklī, lai no rīta celtos un dotos uz darbu vai uz tikšanos, un vakarā atgriežamies tikai, lai mājās pagulētu, vai arī pastrādāt to paralēli. Otrs piemērs ir arī pie šī, varbūt vairāk arī pieķeršos. Šis ir Čiekurkalna lofti, arī līdzīgs pēc būtības projekts, arī bijusi iestādes ēka, pielāgota dzīvokļiem, dzīvojamām prasībām, kompakti dzīvokļi no 20 kvadrātmetriem līdz 60 kvadrātmetriem. Tas ir tas, ko jaunieši varbūt šobrīd vēlās vai grib sev, viņiem vairāk nevajag, viņiem vajag kur atnākt, izgulēties, doties savās ikdienas gaitās,
Labi, ir lielāki dzīvokļi, kur varbūt kādam pārim tas būtu. Bet kas vēl pozitīvi šāda veida dzīvokļiem, ka viņi var būt interesanti kā investīciju objekti nākotnē, lai nodrošinātu sev kaut kādus pasīvos ienākumus, kas būtībā arī šobrīd ļoti iesaka daudzi padomāt par saviem pasīvajiem ienākumiem, nedomāt tikai par to, ko mēs šodien nopelnam un ko mēs šodien iztērējam. Nākotnes perspektīvas, kas tālāk? Nākotnes attīstības potenciāls. Šeit, es domāju, ja mēs runājam tieši par Rīgas centru, potenciāls ir ļoti, ļoti liels un plašs. Mēs paši redzam, ejot pie ielām, cik daudz mums ir pamestu ēku, tukšu zemes gabalu, un tas apjoms, domāju, tuvākajos 30-40 gados vēl netiks realizēts. Par tendencēm runājot tieši šorīt ar kolēģiem runāju, kādas tad ir tendences, un visi kā viens nonācām pie secinājuma tendences, būtībā diezgan loģisks un paredzamas, ka visi jau mums nosaka tirgus. Ja ir pieprasījums, tad ir piedāvājums. Tad šobrīd, ja ir pieprasījums pēc maziem īres dzīvokļiem, tad būs Rīgas centrā mazi Rīgas dzīvokļi. Ja šodien pieprasījums pēc komerctelpām, tad taisīsim komerctelpas. Tātad ir pieprasījums, ir piedāvājums. Bet, ko es gribētu uzsvērt, protams, tas ir, vai mēs varam kaut kādā ziņā ietekmēt pieprasījumu. Jo tas ir vissvarīgākais. Jo, ja mēs gribam kaut ko attīstīt, mums jārada pieprasījumu. Un šeit noteikti mums visiem vajadzētu strādāt un domāt kopīgi, kā veicināt šo pieprasījumu, kā dabūt iedzīvotājus Rīgas centru, kā dabūt uzņēmējus Rīgas centru, kā dabūt to patīkamo foršo vidi ar automašīnām vai bez automašīnām, bet lai mums būtu visiem šeit labi. Jā, te ir mani kontakti. Un es domāju, es negribēju pabeigt šo prezentāciju, tikai vienkārši paldies, bet ar Aiņa vārdiem ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšiet. Tas attiecāms tieši uz Rīgas centru. Ja mēs gribam viņu aktīvu un foršu, tad mums pašiem jādara tas un jāaktivizē šīs darbības. Jā, es vēl gribēju, Pauls minēja tur vienu sludinājumu serveri. Es nesaukšu viņu skaļi. Es gribēju īsi, tas ir vēlmju saraksts, par tām cenām runājot, ja tur tika sauktas cenas. Atcerieties, tur ir vēlmju saraksts, tas ir reāli dzīvē darījumi notiek par citām summām. Zemākām pamatām. Līdz 30%. Ok, paldies jums, veiksmīgu dienu!